Dāmas un kungi, lieli un mazi, rasni un tievi, īsi un gari. Drošākā vieta pagalmā. Suņu būda. Vau! Pamēģini uzlikt austiņas, kā tu mani tur dzirdi. Jā. Pastāst kaut ko. Nu, tā nu es... Cīja. Man... Viens. Kāpēc saka vienmēr viņi, kad pārbauda mikrofons viens? Es esmu to jautājis daudziem, nav atbildes. Bet tu pats arī tikko teici viens? Tāpēc, ka tieši tāpat kā visi. Es nezinu. Bet es zinu, ka pareizi ir kaut kāds cīja, un redzēju tāds ļoti izteikts augšs kaut kāds Tas ir kaut kur jānoregulē, bet nu labi. Kā būs, tā būs. Ir labi. Augšas, ja? Nu, man tāds ass nav, kad tu runā reizēm kaut kāda S-burti, vai kur viņi ir ļoti, parasti studijā, kad šitos S nogriež nost, ka tā ir dziesma. Okay. Tad, bet tagad es viņu tāds... Tev ir kaut kāda mutes vingrinājuma, kurš tu pildi, pieņemsim. Nē. Rudais runcis Rīgā rūca. Nav, nē. Es neesmu tik profesionāls. Bet es mācos dziedāt, kas ir... Tagad ir beidzot pēdējais laiks? Nu, nekad nav pēdējais, bet vienmēr ir laiks. Galvenais gribēt. Nē, pagad, tu mācies dziedāt? Mācos dziedāt. Jā, man patīk dziedāt. Man ļoti patīk dziedāšana kā tāda, jo repot jau ir vienkārši. Ņem un runā. Dziedāt ir jāmāk. Kā es izdos pēc cilvēku? Rīmā viss smuki. Okay. Tad mēs principā varam pateikt uzreiz, ka mēs izrunājam visu raidījumu jau pirms raidījuma. Neko, paturpināsim, mēģināsim bišķiņ to sakāmo iepriekš izrunāto, kā lai saka, papildināt un padarīt krāšņāku. Labi. Labi. Es esmu satraucies arī. Nav tā, ka... Pag, mēs sākam? Es nezinu, mēs sākam, mēs esam gatavi. Vienmēr mēs esam gatavi. Okay. Kura gala mēs sāksim tagad? No beigām, no sākuma, no vidus? Vadi. Ok. Labi, tad tā. Aiziet, es sāku vadīt. Protams. Kas būs tas pirmais? Varam sākt, varam šo būt tricināt. Varam sākt. Kā man patīk būt Paulī, divi tā kopā šaulī, jā, man. Nē. Ar šito mēs nesāksim. Okay. Mēs absolūti ar šito nesāksim. Šito mēs pirms 11 gadiem varējām sākt. Mēs sāksim ar šo. Uzmet lūpu un paslēpos dziļi kapucē. Hip-hops ir miris, bet ne tēdi kasetēs. Goddamn, kad tā saku goddamn, tie paši veci jūs un tāpat vecā schēma. 8 no rīta un hello everybody, kad izaušas braukšu uz skolu ar Bugatti. Jāiet uz skolu, kā es paliek nevarīgs. Kā man patīk darīt, neko nedarīt. Varētu visu dienu rambāt, tikai jāņplaisīt. Mamma saka pietiek, es saku, vai tu crazy? Ļoti maz mūzikas. Apmēram 2, varbūt 3 muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Suņu būda. Vau! Ārča, labdien, labrīt, labvakar. Artis Kaimiņš. Gats Irbe. Sveicināti. Sveicināti, Gati Irbe. Ko mēs liekam apakšā tev rakstam? Tā kā Gatis Irbe, Gačo. Liekam mūziķis Gats Irbe. Mūziķis. Jā. Okay. Man jautājums ir tāds. Saki, šitas džeks, kas bija no sākuma, šitas. Varam sākt. Tas ir tas Šalle. Kas viņš tāds ir? Tagad viņš bija baigi aktuāls kādreiz mūsu jaunībā. Jā. Tu zini, kas tas par džeku ir? Es zinu, tas ir džeks no Cēsīm, Okay. no grupas
Pēc tam viņiem bija grupa Translator. Okay. Jā, es nezinu, kā es baigi sīkumaini un detaļās nezinu, bet Džeks no Cēsīm, kurš tajā laikā izdomāja uztaisīt kaut kādu alter ego vai side projektu ar nosaukumu Šalli. Ļoti forši. Ļoti krūti, jā. Un neviens nezināja, kas viņš ir, un es domāju, ka daudz vēl joprojām nezina. Tā kā viņš ir mācējis to savu slepeno projektu novest līdz galam slepenu. Jā. Tā kā, jā. Jo tāpēc es domāju, ka tu nāc no tās industrijas puses, tu varētu varbūt zināt, kas tas ir par Džeku. Jo man no sākuma likās kaut kādu ilgu laiku, ka tas ir Sējāns Reinis. Nē. Jā, labi. Tas ir Čels no Cēsīm. Un šeit ir Džeks. Un tā kā trīs. Es kā ieraudzīju to klipu, man tā patīk. Man tā patīk šitas Kārlis. Kas ir Kārlis? Jā, Kārlis ir puika no Valmieras. Šis ir Kārlis. Jā, šis ir Kārlis. Vienkārši fantastisks puika. Un, es zinu, kad Valmiera ar Kārli lepojās. Tiešām. Kārlis šodien, vai kad sanāk, varbūt ne šodien, kāds dienas atpakaļ tas sanāks, ja? Viņš ir mūzikā, YouTube tendencēs pirmā vietā viņa klips tagad ir. Kā skatītākais videoklips. Šis te? Jā. Super. Jā, var atvērt, tu redzēsi. Super. Jā. Nē, malec vispār. Viņš ir... Patiesībā tādu bērnu reti, kad var satikt, kad es atceros, mēs braucām rakstīt viņam to dziesmu, un nebija piedziedājums vēl uzrakstīts studijā. Mēs ieejam, viņš ierapo to savējo tos pantiņus, un es viņam saku, reku piedziedājums. Paņem lapiņu, lasi no lapiņas. Viņš tāds paņem, noliek nost un iet pie Miķa. Un es mamma sēž blakus, es saku, klausies, viņam varbūt lapiņu vajag, tur piedziedājums garāks. Cik viņam gadu? 8, tuit būs 9. Un viņi saka, viņam nevajag. Viņš 2 reizes izlasa un viņš atcerās. Un viņš piegāja pie Miķa un vienkārši un nomauca un visu piedziedājums gatavs. Es tā, labi. Un es biju dzirdējis, ka viņš zina daudz manas dziesmas no galvas. Viņam atliek noklausīties tās dziesmas 2-3 reizes un viņš jau Kārli, tu esi ļoti foršs Džeks. Jā. Lai tev, tu ja viņam vari palīdzēt attīstīties muzikālajā virzienā, palīdz to darīt, lūdzu. Paldies, jā. Labi? Mēģinām. Okay. Saki, Gati, tev, kā tu pats nokļuvi, kā tu izdomāji? Tagad es gribu būt mūziķis, reperis, kā tas viss notikās? Mēs esam jau veci, mums ir kopā 85 gadi. Tev ir cik 40? Tāds cienījams vecums. Cienījams pensionārs tāds. Jā. Dievs dod, zin kā Bībelē, kā teikts, viss, kas ir pār 80, tā ir Dieva dāvana, ja tu nodzīvo pēc 80, ja tev senāk vēl dzīvot. Mēs esam tik veci. Redz, kāda mums dāvana. Mēs esam tik veci. Kas tev uz pirksta ir? Kaut kāds gredzentiņš. Es tev apsveicu. Paldies. Es nezināju. Mēs pirms rādījām, es skatījos tev uz pirkstiem. Kas? Es tikai tagad. Es nezināju. Es tev apsveicu forši. Paldies. Tu esi precēts vīrs. Gads ir precēts vīrs. Tā sanāk, jā. Sen jau? Pagaidzi atbildēšu par pirmo jautājumu jāatbild. No. Par to, kāpēc es sāku. Jā. Mēs pārlīdz uz šitā. Uz gredzentiņu. Gredzentiņš spīd. Gredzentiņš spīd. Tu esi žagatiņi. No. Jā. Bet par to sākumu, primāri jau tas noteikti bija stilīgi. Tev gribējās būt kā visiem. Un, ja ir tāda iespēja, apkārt to dara cilvēki, puiši, biedri kaut kādi, tad tev arī gribās kaut ko pamēģināt. Un ja vēl jau vairāk, ja tev ir ko pateikt, tad tikai uz priekšu. Labi, bet cik tev bija gadi, kad tu to sāki darīt? Man liekas, ka 15 vai 16. Kaut kas tāds. Tev bija apkārt cilvēki, kas ar to ņēmās? Nē, apkārt jau bija cilvēki. Tur bija Ozols, tur ņēmās. Ozols, Gustavo, BSTA, pieņemsim Gobziņš, kaut kur tur vēl bija. Laikam tad tie bija tie cilvēki, kas parādīja, ka to var darīt latviski, un tad jau to. Un tev bija tāds, tu tā saprati, ka, jā, es to gribu. Jā, un tad tu meklē kompaņons vai draugs, kas, teiksim, puišs, kas ar ko tu varētu kopā to darīt. Un tad es atceros, ka es biju, patiesībā es biju DJs sākumā. Man DJs Krī mācīja skrečot, un tad vienā grupā es iefiltrējos kā DJs. Tur es aizvadīju 2 mēģinājumus, un es pateicu, ka nē. Kur Krī tagad ir pazudis? Godīgi sakot, es nezinu, bet es zinu, ka viņš kaut kur par Rīgu ņemās. Ir joprojām. Bet viņš kaut kam ir DJs. Kaut ko darās. Kaut ko darās, jā, bet cik nopietni es nemāku. Cik tu sen jau esi vīru godā? Kaut kāds laiciņš ir. Labi. No. Forši. Ir savādāk? Nē, tāpat. Tas bija tas, kas man varbūt biedēja pirms tam. Es domāju, kā ir.
jāprecās, tad pēc tam ir savādāk. Varbūt nevajag precēties, bet nē, visi tāpat. Es domāju, tas ir forši notikums fiksēs. Jā. Tas, labi, es neprasīšu tev. Tā ir meitene, vai ne? Nē, mums ir tas laiks. Mums ir šitā modernā. Nē. Man viss ir pēc klasisks un pēc standarta. Cienījamie skatītāji. Gats Irbe ir uzrakstījis savu pirmo grāmatu ar nosaukumu Vērtības. Man bija tas mirklis ieskatīties. Man tas dullo vienkārši atvēra vienu mazliet. Un tur bija raksts, tur respektīvi Gatis stāsta tur savus sacerējumus, tā teikt. Un viņš sākās tur 96. gads, tur 6. marts. Man liekas, ka 3. klase. Jā, 3. klase. Nē, tas ir par ko, bet mēs par to sīku. Bet piecinieks. Ja es būtu nēģeris, tad es pavasarī justos tā. Ja es būtu nēģeris, tad es pavasarī ēstu banānus. Un tālāk viss ir tāds. Bet tagad jau vairs tā nedrīkst rakstīt. Un teikt, labi, ka tur ir tas datums virsū. Jā, citādāk man piesiet kaut ko. Vai ne? Jā. Bet tas ir īstenībā, labi, par šo, es piekrītu, ka tā nedrīkst teikt, bet reizēm ir bišķiņ bēdīgi, ka šodien mēs esam visi tā mainījies, ka, ja mēs paskatāmies atēnam vecās filmas, vecās komēdijas, kaut kādas, viņas bija tik interesantas, tik radošas, tik pilnas ar visu ko. Bet tagad tādas nevar vairāk filmēt, tagad nevar tādas taisīt, jo, tas ir pret kaut ko tādu. Tas ir, ka tik neaizskar šito 3., 4., 5. un līdz ar to viss tās, nav vairs tāda komēdija, kā bija 90. pieņemsim, vai tur, piekrīt? Es zinu par... Tikai tāpēc, ka tu nevar... lasīju, ka atceries pasaku neglītais pīlēns Tims. Par pīlēnu, kurš ir netīrs. Vairāk tā nevar darīt, vai ne? Tur ir rakstīts, kā mūsu bērnībā mums lasīja priekšā vecāki, ka melnais, netīrais Tims. Un tagad viņiem nāk jauns metiens tajā grāmatā, un vārds melnais ir ārā, un tagad ir briesmīgais. Jā, redzi. Tas jau ne tikai ir par kaut kādām animācijām, kaut kādām mūtenēm vai kur, bet tas ir daudz kur filmās, un es pieļauju, kā arī kaut kur teātri izrādās. Jā, ir bēdīgi. Varbūt bēdīgi ir mums, tiem, kas ir piedzīvojuši vai mīlējuši kaut kādu konkrētu žanru pieeju, kā tas tiek atrādīts. Varbūt tās jaunai paudzei tas liekas, ka tā tam jābūt. Es nezinu, bet man ir žēl reizēm. Es, piemēram, paskatos kaut kādas tur, jā. Man šķiet, ka pirmkārt, ka var teikt nēģers. Man šķiet, ka nēģers ir nēģers. Viņš, melnādainais. Tā nedrīkst arī teikt. Tā jau var, man liekas, teikt. Afroamerikāns. Melnādainais arī nevar teikt, sanāk. Sanāk, laikam, es nezinu. Melnais Tīlēns Tims, taču nevar melnais, viņš nevar būt. Tad tas ir afroamerikāņu pīlēns sanāk, tāpēc nevar teikt vairāk melnais, netīrais Tims. Tāpēc jau izņēma ārā, tagad jau redz rasisms. Tā. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Kā tu nonāci līdz gatavam produktam šitiem? Tas ir baigais darbs noteikti. Es viņu rakstīju pirmkārt 3 gadus ar visādiem augšā lejā un visādiem amerikāņu kalniņiem pa vidu tam visam, un es sapratu, ka pa 3 gadiem ir tik daudz, kas mainījies. Es patinot atpakaļ, domāju, varēja to tur tā. Tas vairs nav tāds, tas šitas, tik daudz, kas tiešām... Kā es nonācu, es jau sen gribēju viņu uzrakstīt, vienkārši visu laiku bija kaut kādi šķēršļi, kas man teica, vēl nerakst, varbūt vēl nevajag, varbūt tās tur pagaida bišķiņi. Un tad bija, tur kaut kāda stereotipa par to, ka grāmata jāraksta, ka tev ir 60 vai tur vēl kaut kas. Bet tad es sapratu, kāda 60. Tagad es esmu atpazīstams, tagad cilvēki man zina. Tas ir viens no iemesliem. Atpazīstams. Jā, bišķiņ. Un otrs ir tas, ka 60 gados es jau tā daudz ko neatceros no jaunības, no bērnības. Un kur vēl 60, 70 gados. Tāpēc es domāju, tagad rakstam un visu. Manuprāt, tas ir ļoti grūts, tāds... Viņš paņem ļoti daudz laika, jo tu paralēli dari savas dzīves lietas, kas tev ir ikdienā. Un tad ir jārakstā grāmata. Tā bija, kad es ar pirmo cilvēku, kas man palīdzēja, Sandra Landorfa, es ar viņu pavadīju katru tur bezmaz 3. dienu. Un, it kā jau to pateikt visu varētu ātri,
Bet tad, kad tu to sāc analizēt un sāc jau tur kaut kā skrupulozāk pieiet tam visam, tad tu gribi kaut ko palabot. Tas tur šitā, tad tur tā. Varbūt tās tomēr to nodaļu nē. Patiesībā tā grāmata bija no tiem stāstiem, ko es pateicu, viņi bija šitādi. Okay. Pēc tam viņi pārtapa par šitādu. Un es visu laiku pārdzīvoju par to, ka es saku, es negribu tik maziņu grāmatu. Man taču ir tik daudz ko teikt. Jā. Un es taču tik daudz pateicu, kāpēc šitā. Bet galā pateicu vienkārši tā, ka nopaļosim, izdarīsim tā, ka ir skaisti šādi. Un tad, ja tev gribēsies vēl kaut ko no tā visa, kas tur ir pateikts, ieliksim citā grāmatā. Man būs iespēja izlasīt, es viņu šodien tikai dabūju. Būs arī tad viedoklis, bet nevar pa grāmatu spiest pēc vāka. Jā, pilnīgi piekrītu. Un šobrīd, īsāk sakot, pēciet to grāmatu, tā ir reklāma. Ja? Pēciet to grāmatu, dāviniet sev dāviniet, citiem dāviniet. Tev pašam tas motivators bija vienkārši, lai tu neaizmirsti, tu rakstīji grāmatu? Nē, tāpēc, ka man bija ko teikt. Es reāli gribēju padalīties ar savu pieredzi kaut kādu, ar savu piedzīvoto. Un viens no motivatoriem, kad es negribēju rakstīt viņu vēlāk, jo es jau tiešām daudz lietas aizmirstu no bērnības. Man ir grūti vispār savus tekstus koncertā atcerēties, kur nu vēl to, kas ir bijis pirms 35 gadiem. Un kāpēc man to nedarīt tagad? Man ir 41 gads. Man liekas, ka par tiem koncertiem runājot, skaties. Šis ir amazing. Manas ambīcijas sarūk dzirdot mazu bērnu kliedzam. Daudz naudas, tiešām. Vai es esmu atpalicis, vai mēs esam briesmās. Es viņa gados spēru dārzeņus blakus miestā. Primāti baidies, gatavojies nomest svārti. Kā suņas kūda mēdī biedē mūsu kāru. Tāpat laikā paši barojās no Krievas ilas darbam. Bīsties no balti zilas sarkan. Ambīcijas sarūk redzot sadevušos krāniņos. Pa brīvības ielu soļo valdiņš samīlējies mārtiņos. Lai vara vīkstīt, te mūs vieno visiem pārliecās. Ka mums bērns, ka mums visu liekam, mūsu pīdīķi, katrs otrais tēlo zvaigzni. Šos bez apstājas, dzeltenie tik pelna maizi. Kamēr īstās zvaigznes ir laukā Grammy un Oscars. Mūsu superstāri piekrīt izķerties pa sotaku. Manas ambīcijas gandrīz izbeigušās bija. Redzēt, Tur pirmkārt, tu savas šīs te domas par sabiedrību, kurā tu dzīvo, tu ietērp dziesmās. Jā. Tas ir, un šeit ļoti precīzi, tu esi uzlicis tādus punktus. Tu esi šeit gan pieminējis šo te nolādēto karu, tu esi ar pielādētiem tekstiem, manuprāt, pateicis gan par mūsu veida slavenībām, gan par jauno šo te, pa ko mēs te sākām runāt, netīriem, melnajiem neģeriem, pīlēniem un tā. Saprot tā doma? Jā. Ļoti pielādēti, tas ir pirmais punkts. Par to mēs varētu pēc tam varbūt vēl parunāt, bet tā otrā lieta, ka tu esi dabūjis, cik tev tur 25,000? 25,000. Amazing. Paldies. Nē, kā var pēc tam gulēt aiziet? Kā? Kā? Patiesībā gulēt aiziet nevar 2 nedēļas pirms koncerts. Okay. Pēc tam jau viss ir krietni vieglāk, bet pirms tam ir ļoti sarežģīti. Man draugs stāstīja, kurš bija, es nebiju uz to koncertu. Jā, okay. Viņš stāstīja, ka tas tāds kultūras fenomens bija, jo tu jau nezini, kas notika pēc tā koncerta. Tu tur beidz to koncertu. Un tu dari savas lietas, tā kā tur ar savu krūvu un tā tālāk. Pārējie te iet mājās. Un tad viņi iet mājās par to mežparku, uz tiem tramvajiem, kā parasti. Un viņš man stāsta to. Un visi tie cilvēki milzīgā tādā korī dzied tavas dziesmas, un viņi zina vārdus. Jā. Un ka tas bija tik pacilājoši spēcīgi, principā, līdz tam, un tajos tramvajos tas pats turpina. Tu jau to nezini, tev kāds stāstīja? Nē, es esmu dzirdējis, ka tramvajos tur dziedāja. Man sūtīja kaut kāds ar video. Tas ir amazing, vienkārši tas ir pilnīgs tāds džeks no kā tu te pats esi teicis? Tad tur bija sinops sarakstīta, ka tu tā kā esi no Čaka ielas Čiekura kalna. Jā. Un beigās tev ir mežparks 25,000. 41 gadā, tad tev bija 40. Jā. Kruta. Paldies. Jā. Nē, vecīgi. Tiešām. Paldies. Kā tas notiek? Tas notiek tā, ka tu vienkārši dari to, kas tev tiešām no sirds patīk, ko tu mīli, un negaidi kaut kādas mega ekspektācijas no kaut kā. Tu vienkārši dari, un tu vienā brīdī līdz tam nonāc. Mani palēmējies, ka tas, ko es mīlu,
taisot tādas konkrētas dziesmas, tās patīk arī cilvēkiem. Tas ir, zin kā, tas ir tāds... Mums ir vēl reperi, vai ne, kur arī gribētu noteikti, vai hip-hoperi, vai es nezinu, kā mūziķi, teiksim, kas arī gribētu dabūt šo te kāds mežparka estrādi, pilnu. Okay. Viņi nav dabūjuši viņus. Pagaidām laikam sanāk tā, kad es esmu vienīgais Latvijas vēsturē solo izpildītājs, kas ir savās tik daudz cilvēks mežparka estrādē. Pa šito tu vari vēlreiz sev? Jā, to man pateica kaut kā tā. Bet, kaut kam nav sanācis. Jā. Mazais tolerantais vīriņš, jo arī. Nē, es nekad necelšu. Necels pats sev astu, es pamanījis esmu. Tu necel sev astu, jā. Lai citi ceļ pareizi. Tā ir ļoti pareizi taktika. Kā noteikti tāda sagatavošanās? Labi, tu izdomā tagad kādas dziesmas tur būs. Un tad tev ir tā kā mēģinājumi. Tu katru dienu esi tiem mēģinājumiem. Jūs tā kā mēģināt. Tu tur ej trenēties uz kā čau? Ir mēģinājumi un paralēli trenējos. Šeit konkrēti es arī par to grāmatā rakstīju. Es gatavojos, es gadu trenējos, lai es būtu tādā formā, kādā es gribēju būt. 85 kg. Jā, fiziskā, vizuāli, kā izskatīties, un tīri kardio kaut kādā ziņā, lai es būtu gatavs. Vizuāli tu izties labāk nekā es. Skaties, es gadu trenējos pie trenera, privāti pie trenera, un nedēļu pirms koncerta es nometu 5 kg. Vienkārši pa vējā. Es nezinu. Man bija koncerts, man liekas, 2,5 stundas vai kaut kas tāds. Es biju fiziski, ļoti gatavs. Un es varēju aizvadīt vēl vienu koncertu. Tā nebija problēma. Tas uz endorfīnu bāzi turētu vēl tiešām iet un dragāt nākamo. Bet tīri no stresa es tiešām nometu visu, ko es biju pa gadu dabūjis. Un negulēts naktis un visu laiku tā, ko es runāšu. Jo man vispār runāt nepatīk. Tā kā es koncertos. Tu nedēļu, 2 pirms tam tu nevar aizmigt tā. Man jāpasaka, tas būs, jāpasaka tas. Tas tieši tāpat kā boksā ir, ka tev ir cīņa. Tad tu nedēļu pirms cīņas, tu guļot gultā, tu tā sitīši šitā. Un tieši tāpat ir arī koncertā, ka tu ko es runāšu. Tā, kā es kustēšos. Tā, vai es nesajaukšu. Un tas viss noēd, bet ar to tu cīnies. Tas ir, diemžēl, tas ir neizbēgami. Un man ļoti patīk uzstāties, bet tāpat laikā man ļoti bail uzstāties. No tā, ka es neaizmirsīšu, ka es aizmirsīšu kaut kādus tekstus, kaut ko liriku. Bet, paldies Dievam, man nekas palīdz. Felis, Demulkta, Mitis, Glaudīts kaķis, ir vāš kaķis. Suņu būda. Vau! Un tavuprāt, kas ir šobrīd no tiem, kā man jāsaka, reperiem? Gan jau, ka jā, ja tu runā par hip-hop kultūru. Jā. Tagad Latvijā, tavuprāt, kas ir tādi, ievērības cienīgi, tavuprāt? Es domāju, ka noteikti tas pats Viesuls, viņš ir malacis, tas puika. Ar viņu tu esi strādājis? Nē, strādājis. Es viņu varbūt tās reizes 3 sasveicinājies. Es viņu nepazīstu personīgi, bet tas, ko es esmu dzirdējis vispār no cilvēkiem, tad es varētu viņu uzteikt. Jā. Ants, tas, jā. Ar Ansi esi? Ar Ansi neesmu vēl, bet es domāju, ka mēs noteikti kaut ko... Mēs esam runājuši par to, ka mēs ierakstīsim kaut ko kopīgu, bet mēs vēl neesam līdz tam aizgājuši, jo ar mani ir tā, ka ja es kaut ko ar kādu daru kopā sastrādājos uz kādu kopīgu dziesmu, tad es gribu, lai tā dziesma tiktu uztaisīta nevis tāpēc, lai mēs uztaisītu viņu, bet lai tur būtu kaut kāda pievienotā vērtība, lai kaut kas vairāk tai dziesmai būtu, lai viņi tiešām būtu tāda vairāk nekā vienkārši skaņdarbs. Tāpēc mēs vienkārši līdz tam neesam. Ar nepazīstamiem cilvēkiem jau nevar. Kāpēc nevar? Kāda tā sinerģija notiek? Ar nepazīstamu cilvēku? Kā nepazīstam, tu domāji, tā kā neatpazīstam? Tev nezināms cilvēks, bet zini, ka viņš dziedā. Arī dziedātājs, pieņemsim. Kā tad tu ar viņu taisi to koprojektu, tad šī jāiepazīstās ar viņu? Varbūt vispār nesaskan, jūs domājat pilnīgi dažādi. Iespējams, ka tā ir. Tā ir bijis, kad vienkārši nebūs. Es nedomāju par šiem nosaukt vispār. Man ir bijis, un es negribu vārdāts, bet ar ļoti atpazīstamu mūziķu Latvijā man ir bijis tā, ka mēs aizējam līdz tam, ka mēs taisam. Jā. Bet tad vienā momentā es saprotu, ka tas nav priekš manis, tas nav mans, un es saku, nē, metam mieru, šo es negribu, vai kaut kad pievērsīsimies atkārtot šim tikai ar kaut ko citu. Tā ir bijis, jā. Tas ir kaut kur neizbēgam laikam.
Kas tevi iepriecina? Vispār? Jā. Viss, kas notiek ar mani, viss, ar ko es esmu kaut kur sasaistīts, viss, kas ir kustībā, sports, mana ģimene, visas manas kaut kādas aktivitātes, man ļoti daudz, kas dara laimīgu, un es esmu par to milzīgi pateicīgs Dievam, ka tā man ir. Bet es varētu uzskaitīt tās lietas, tāpat mūzika, jā, ir daudz. Tev arī, tevi iepriecina, labi, es saprotu. Tev arī... Man iepriecina arī kaut vai tas, kad... Tev iepriecina motocikli, vai ne? Jā, ļoti iepriecina motocikli. Saprot, zini, ar ko bikers, teiksim, mēs saucam, bikers atšķirās no parasta cilvēka. Nē. Ar to, ka viņš ir brīvs, ar to, ka viņš ir nepiesiets. Viņš vienkārši ir tagad un šeit, un viņš ne par ko citu nedomā, kā vienkārši par kaut kādu brīvības sajūtu un būšanu un mirkļa izbaudīšanu. Viņam nav problēma, viņam nav nekā, viņš vienkārši brauc un sajūt dzīvi. Ar to atšķirās, bet parasti cilvēks... Nē, es redzēju, ka tu ar džekiem no tekstu kaut kur brauc ārpus Latvijas. Jā. Ceļojumos un tā tālāk ar močiem. Un cik tev ir moči? 3. Ko dara 3 močiem? Viens vienai dienai, otrs. Viņi ir čoperi visi? Tie Harley, bet viņus tā kā nesauc čoperi, bet tie Harley. Okay. Jā, teiksim tā, jā. To melnu bildi kaut kādā ziņā. Nē, galīgi melnu nav. Man vienkārši ātrums paķer. Okay. Man bail. Tā kā es zinu, ka es vēl vienu avāriju neizturēšu. Jā. Man bail ir. Man liekas, ka... Bailes jau reizēm, ja tu māki viņus kontrolēt un viņām saspēlēties, tad viņas ir labi. Labi. Runa par to, ka tas ir Harley. Okay. 3 Harley? Jā. Es pabraucu vienu dienu, tad jūtos, ka es gribu sajusties nedaudz citā. Tas tāpat kā drēbēm. Tu uzvelks, es nezinu, ādas jaku, un tu varbūt tās sajutīsies kā bandīts. Uzvelks tur treniņu biks, sajutīsies vēl nezinu kās uzvelks tur uzvalku vai smokingu, tev liksies, ka tu esi tur super veiksmīgākais, tur kaut kāds miljonārs vismaz man tā liekas, ka tāds ir. Tieši tāpat man ar močiem. Tā nav kolekcija, bet man viņi 3, un es braucu ar vienu svētdienu, ar to, ko tu pakāra, to vairāk svētdienās. Man ir tādi kolekcijas moči, patiesībā reti un limitēti. Un, jā, tāpēc man patīk tas. Kāpēc man to nedarīt? Nē, tas ir jā. Es domāju, ka tās... Ja garāža ļauj? Pieauguši vīrieši normāls rotaļlietas. Ļoti forša lieta. Domāju par to. Zini kā, vienam ir svarīgs... Mēs jau pēc kaut kādām prioritātēm vadamies. Vienam ir svarīgs tur Rolex. Jā. Citam tur dārga mašīna. Jā, citam abi 2. Bet man mīļa un sirds lieta ir moči, un tas man būs līdz mūža galam. Un, jā, es ar to esmu aizrāvies. Neredzu savu dzīvi bez močiem, bez viņu taisīšanas, bez tā, ka viņi man ir vispār garažā. Tu pats arī viņu taisi? Jā, es pats taisu ķūnēju, jo Harley ir, lai saprastu, Harley ir pieauguša liela cilvēka tāds Lego. Jā. Tu viņu paņem, pērc jaunas detaļas, tur kaut kādas ķūnē, tur kaut ko dari. Un, un tur rodas prieks. Okay. Nē, es pilnīgi ticu tam. Man patīk, man ļoti patīk. Man tikai riktīgi, man liekas, ka varētu būt kaut kas nepatīkams. Bet tas ir labi, ka tev ir bail, tu zini, ka tu nebūsi pārgalvīgs, ka tev jādomā. Tā. Man arī bail reizēm no lietām. Tas jau tā kā vienmēr ir jādomā. Labi, tad ir tā, ka tev ir, tu nodarbojies ar mūziku, jā. Un paralēli tev ir kafejnīca, pizzerija, pareizi? Mēs pārdevām pizzeriju. Okay. Jā. Kāpēc tev jautāju? Tāpēc, ka tu savās dziesmās seko līdzi kaut kādiem politiskiem, tā skaitā notikumiem. Šitā ļoti jauka tava tāda verbāli izteikta problēma. Šitas. Es naktī sapnī redzēju, ka ļauds beidzot protās, sadavušies rokās, tie dodās, lai nogāstu pēdējo, kas ogum bāž kabatās tautas naudu, un tad es pamodos un sapratu, ka tāds nav. Šī ir iespēja zem, te iespējams pārsist riepas divreiz uz vienu bedri, bet trolejbusiem caur plūs naudu kā par eni. Nomaina tik cilvēks, bet cietumā nemet. Ka mums atmiņa tik īs, aizmirsīs, ja dienas 3 neviens vairāk nerakstīs. Nav afēras, kas atvērs acis, ko tur cerēt, kamēr šeit karos ar hashtagiem un memēm. Mēs jūtam pamatot skaudību, cik mūsu kaimiņiem ziemeļos ir ļoti paveicies ar valdību. Apnikuši bija liekēži un birokrāti, sasparojāmies, bet galā ievēlējām brāķi.
Kā var nepārzīmēt karti, ja valsts budžets ir 8, bet parāds 10 miljārdi, bet pieņemt Tu seko līdzi tādiem politiskiem notikumiem ar šo te. Un tad es gribēju par pizzeriju pajautāt, sabiedriskā ēdināšana tā ir. Tas ir tas lauks, un tagad budžetu mums Latvijā pieņēmām. To tu pamanīji? Bija. Un atkal nepazemināja to PVN. Tev pašam ir redzējums, vai vajadzētu pamazināt PVN sabiedriskā ēdināšanas sektoru? Gan jau, ka vajadzētu. Nē, es nezinu, es tev jautāju. Ja tu esi tur bijis, respektīvi. Jā, es saprotu. Nē, manā gadījumā... Šitie visi nobalsoja, ka nevajag. Jā, protams, kā... Mēs tagad bišķi politiski. Jā. Zin kā, man ir palēmējies, ka mans kolēģis un mans draugs ir, tajā visā, tāds karognesējs, ja mēs runājam par mūsu ēdināšanas biznesiem, tad viņš vairāk ir tajā iekšā, kas ir saistīts ar kaut kādām tādām juridiskām un manā gadījumā tas vairāk ir tā, kad es cenšos padarīt to konkrēto iestādi atpazīstam. Ja? Okay. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Tu neesi piedalījies kaut kādās reklāmās, respektīvi, tu neesi nekad reklamējis neko. Es neesmu dzirdējis, ka tu reklamē vienalga ko. Ar savu balsi, pieņemsim. Es esmu redzējis, ka citi reperi reklamē. Vienu reklamē atroskredītus, esmu dzirdējis. Jā. Vienu reklamē tur kaut kādas ēdienas, kaut kāda... Kazino, jā. Tu neesi, es neesmu dzirdējis, vai vienkārši es neesmu dzirdējis. Jā. Jo tu vienkārši pats ierunājis par to Solimio. Jā, Solimio, jā. Tad tu esi tā kā seja, tas ir skaidrs. Jā. Bet tu esi tur iekšā. Tā kā, jā. Es esmu tā kā līdzīpašnieks. Jā, bet es līdz tam, kamēr tu neesi reklamējis nekādas produktus. Es neesmu vienkārši pamanījis. Es esmu reklamējis pirms gadiem 15 varbūt tās. Tu zini, kad tev piezvana, nezinu, kaut kāda studija un pasaka, vajag tur kaut kam. Iedziedāt šitā, jā, tur ņem tev 50 lati un tu atnāc savu balsi iedzied. Jā. Tagad ir bijuši, bet tas bija pirms 15. 15, 20, es nezinu, 20 gadiem varbūt tās, jā. Tagad es to nedaru. Ko tu skaties visu laiku? Es nezinu, man vienkārši patīk bildīt skatīties, jā. Tagad es to nedaru, tāpēc, ka man nav tādas vajadzības. Priekš kam? Varbūt tās kādam, kam ir... nedaudz čābīgāk ar naudu, varbūt viņam tas ir jādara. Man tas nav jādara. Priekš kam man to darīt? Nē, normāli. Es saprotu, es vienkārši pamanīju to, ka es nekad neesmu redzējis tevi reklamēt kādu produktu. To es pamanīju. Nē, gan jau, ka kaut kas būs noteikti, bet tā, lai man ir ļoti daudz piedāvājumu. Nākuši tur, nezinu... Tu nereklamēsi grāmatu? Es? Jā, tu varētu noreklamēt, bet atkal tā ir tava. Tas nav, teiksim, tu nereklamē. Es jau viņu reklamēju visu laiku. Nē, es jokoju. Jā. Bet nē, par tiem produktiem es to saku, man liekas, ka, skaties, man ļoti daudz piedāvājumu nāk. Tur noreklamē kaut kādu internetu veikalu. Noreklamē to un to. McDonaldu. Jā, ok. Tā bija, es redzēju nesen. Viņš sēda. Mēs bijām un ketčupu lietā. Es saprotu, ir kaut kādas, es negribu to teikt, kā lai to pasaka, statusa lietas, ja, kuras, viens ir tas, ka tev to nevajag darīt, jo, paldies Dievam, finanses tev ļauj to nedarīt, ja. Otrs ir tas, ka, tu izvēlies, ko reklamēt, ko nereklamēt. Kas ir tās morālās sarkanās līnijas tev, kuras tu nekad nepārkāpsi? Politikā es neietu, lai cik man nav bijuši piedāvājumi, un man bijuši piedāvājumi ļoti daudz, protams. Ja? Jā, ļoti daudz piedāvājumu bijuši. Ne ļoti daudz, bet savu 5 man ir bijuši. Un tas ir tas, ko... Es tev varu pateikt, kāpēc. Jo man, tam ir skaidrojums. Ieskaidrojamies, lai pastīsimies, vai mūsu operatoram vispār tas ir interesanti. Jo viņš man tagad tāds barometrs ir, tipa, ja viņš vairāk tur rotē. Ja viņš vairāk rotē, es saprotu, ka viss okay. Tad respektīvi. Tad man liekas, ka katram ir jādara tas, ko viņš tiešām māk, kur viņš ir zinošs, kur viņš ir spējīgs, ja, un es apzinos to, ka es vispār tur tā kā neko nevelku. Tā kā vispār neko nesaprotu, un es neesmu ne tuvu politologam kaut kādam vai kām saprotu. Man liekas, ja tu nevari iet tur tikai tāpēc, ka tev ir tāda iespēja. Tikai tāpēc, ka tev saka, ka būs nereāla kampaņa, viss būs kārtībā. Tu tiksi bezmaz vai iekšā, bla, 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 un tā tālāk. Ja? Saprotu,
Nu, tas ir. Es nevaru nepateikt, bet tas ir cilvēki, kas to dara. Es gribu gāti. Nē, tāpēc, ka tu jau, es nebiju vispār domājis par viņu runāt. Briedis, politiķis briedis. Es neaizdu līdz tam, ka tu to pateici, tagad es par to nemaz neiedomājos. Es tev nevarēju, pa sarkanajām līnijām, es nebiju iedomājies, fucking politiķi briedi. Nē, bet es arī nebiju, es par viņu nebiju iedomājis. Bet tagad gan, jo tu pats tikko savilki. Bet es savilku to, ka es atcerējos. Tas jau to, es tev nebiju piedāvāts. Jā. Un tu saproti, ka tu nekā nerūpīgi no tā. Jā, tā kā nē. Tas ir, man liekas, ka tas ir primārais, kas ir jāsaprot. Kas ir nevis jāsaprot, bet jāņem tā kā vērā. Tas, ka tu neko no tā nesaproti. Labi. Es vispār brīnos, kā tu iem... Es ierubīju. Jā, es tā kā, godvāri, tas man fascinē. Jo tad, kad tu iestāji, iegāji, man likās, labi, ok. Bet kaut kā tu to virtuvi tur kaut kā, ja? Labi. Saprot, tas, man liekas, ir būtiskākais. Saprast, ka īstā konkrētā vietā, ja tu no tā vispār neko nevelc, nē, tur nevajag. Skaties uz to, ka briedis politiķis tagad startēs uz vēlēšanām. Mēs esam šeit. Jā. Nē, es te nopūšos. Nevis tāpēc, kāpēc tu man to pajautāji, bet es vienkārši mēģinu tagad... Kāds skaties? Tu esi ar viņu Džeks, Čoms tev draugs bijis. Ir bijis. Viņš nav bijis draugs, viņš ir bijis paziņa. Viņš bijis paziņa, ar kuru mēs uzturējām kontaktu savstarpēji izdevīgos kaut kādos tur momentos. Ja? Mēs sagājāmies tikai tāpēc, ka viņa menedžers uzrunāja mani un pateica, zini, labākais izvēlēs labāko, vai vedam ārā brieda tavām dziesmām. Tu esi labākais, viņš ir labākais, aiziet. Tā sākās mūsu, mēs bijām, protams, pazīstami, bet tā sākās mūsu tāds ciešāks kontakts. Jā. Draugi mēs nebijām nevienā momentā, es neesmu pie viņa nekad bijis mājās, viņš nav bijis pie manis, viņš nepazīst manu ģimeni, es viņu. Nav draudzības. Tā ir vienkārši tāda formāla. Ok, par to. Bet kā tu vērtē to, ka viņš startē uz vēlēšanām? Es tā kā, man ir, tas ir... Es vērtēju to, kā lai to, es tagad mēģinu, tos vārdus, to mutulu savā galvā. Bez atskaļām. Jā, arī bez atskaļām tas ir grūti. Es domāju, ka tas ir ļoti nepareizi, jā, ļoti... Bet es arī iegāju tur iekšā, tu teici, neko nesapratu un tad sapratu beigās, varbūt ne tik labi, kā vajadzēja, varbūt, bet viņš... man liekas, ka tev labāks sanāk. Vai sanāk tu. Es domāju, ka katram ir jādara savs darbs, kas viņam labāk padodās. Viņam padovās boks, nezinu, trenēt varbūt tās. Ja, labi, es nezinu, kāds viņš ir kā treneris. Bet vai viņi vispār komunicē? Nekomunicē, ne. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš izdzēs vienu dienu mani ārā no sava draugu loka. Es nezinu, kādā sakarā, bet viņš vienkārši paņēma, izdzēs man ārā no Instagrams. Par ko? Es nezinu, par ko. Kaut ko iedziedāja, varbūt? Es nezinu, varbūt viņam tur kaut kas mainījās. Viņš daudzus pazīstamus nometa malā un sāk kaut ko no... Briedi izdzēs man arī lūdzu ārā. Es tev esmu Instagramā, es esmu redzējis, un Facebookā es joprojām gaidu, kad tas notiks. Jā, bet... No visiem kontiem. No visiem kontiem. Arī no tiem krieviski runājoši. Varbūt tās viņam bija kaut kāda jauna vīzija galvā, kā mainīt kaut ko tur... Un varbūt viņš sāk mainīt nevis ar sevi, bet ar apkārtiem, kas ir ap viņu. Ja? Tad tādā veidā varbūt viņš centās. Es skatījos, tev bija kaut kāda doķena, bija Sandijs Jonos taisīt. Tur bija kaut kāda viedokļa, tur pateicis. Tur bija viss tas Ukrainas karš. Jā, pēc tam bija UPP. Viņš sākumā mani atstūma, nometa malā, un tas pat karš jau sākās pēc tam. Tas bija, un tad jau mēs runājām par karu. Kas, manuprāt, bija nepieņemami. Un tur būtu... Bet tagad viņš ir mainījis savas domas, es tā sapratu. Nē, ko tagad? Nē, beidz tolerēt. Nē, bet ko tagad? Ko tagad? Man jau mums vajadzēja tad. Mums vajadzēja tad. Jā, vecīt. Bet ja tu esi sabiedrības cilvēks un viedokļi kaut kāds nesējis... Šitas bija kruta. Nē, mums šito vajadzēja tādu precīzi. Bet tev nav tā uzmanības, ka traucē. Tā atpazīstam, ka tev bišķi tā, kas... Viņi ir vajadzīgi tev darbam, skaidrs. Jā, ok. Bet tev nav tā, ka bišķi traucē. Nē, man netraucē. Es apzinos to, ka, ja es gribētu... Tagad sen es jau kaut kur gājis uz bāriņiem kaut kā tā pasēdēt un iedzert, bet es jau zinu to, ka, ja es iešu turieni un būs
teiksim, tā iedzēruši nedaudz cilvēki, ja, tad man nebūs ar manu draugu, ja, tur, vai ar cilvēku, ko es aizēju, man nebūs mierīgi ar viņu pasēdēt un parunāt. Tas tā kā neiespējami ir. Ja. To es zinu, es apzinos to. Tur, vai es pārdzīvoju par to kaut kā? Protams, ka nē, tad nē, vienkārši uz turienu. Ej kaut kur. Bet es nedomāju vienkārši tikai par bāriem. Es domāju par nē, man ir vispār. Teiksim, tā ir veikala. Tev skatās grozņā. Man visu laiku skatās kaut kur visu laiku tev skanē, nepārtraukt. Fuck, ja nē, tas baigi, tā kā tev privātums vispār tiek izdzēsts. Jā. Tā kā vispār. Un tāpēc es ļoti respektēju, un arī tev nepinos tur iekšā par tavu privāto dzīvi. Okay. Tādā ziņā, ka fine, es tev apsveicu, tev ir sieva krūtis, tev ir privātums, tā kā sargi to. Sārgī. Un tas ir jāsargā. Zinu, kā es esmu pieredzis pie tā, kad mani atpazīst. Es zinu, ka es pat reizēm kaut kā tā ejot ar kaut kādu, nezinu, lielveikalu, man jau ir tā, ka es zinu, kad es gājis kaut draugu kopā, vai ko viņš saka, ārprāts, kā uz tevi viss skatās. Es nemaz nepamanu. Es vienkārši eju. Tas man kaut kā tik pašsaprotam ir. Un līdz ar to tas man tā kā nenogurdina. Skaidrs, ka nāk klāt, bildējās, fočējās, bet es to pieņemu, ka tas ir normāli, tas ir viena no manas darba, tāda kaut kāda specifika man tur darba, ja, kas man ir jāpieņem, un tā tas ir. Un nav jau nemaz tik trāk, kā lai saku, varbūt Amerikā būtu trakāk, nezinu. Man gribas saprast, kāpēc tava grāmata nevar būt visos grāmatveikalos. Viņi noteikti varētu būt visos grāmatu veikalos, bet mēs izlēmām, ka mēs viņu paši tirgosim. Jā. Un tā būs izdevīgāk mums, jo grāmatnīcas uzliek ļoti lielu procentu. Respektīvi, ja tu gribi to grāmatu, lai viņi tur tirgotos, nezinu, pa 30 eiro pie viņiem, ja, tad tev viņiem jāiedod pa 19 tur vai. Nē, ja tu gribi, lai viņi tirgojās pa 25, tad viņi tev labākā gadījumā pusi atdos vai arī 70, vai arī tev paliks 30, viņiem 70. Respektīvi, tur baigi izdevīgi nesanāk. Bet tad tā grāmata nonāks pie lielāka daļas lasītāja. Pieņemsim, Toms iet pa veikalu, veikalā, es nezinu, tur Valters un Rapa vai Zvaigzne. Viņš ierauga grāmatu, tu skaties no viņa skatloga. Viņš aiziet un nopērk viņu. Tās grāmatas mērķis tā kā ir pelnīt, vai tā kā ir vismaz atpelnīt, vai pelnīt, ja arī nodot to informāciju. Tā ir sevišķi, ka tā ir, tu taču neies rakstīt tagad katru 5. gadu pa vienai, teiksim, katru gadu pa jaunai grāmatu, pieņems. Jā. Tas tāds diezgan reta parādi. Viss jau atkarīgs, kā tu uztver. Kas tev dzīvē kā tu uztver to rakstīšanu. Varbūt tās vienam rakstīšana ir kā dienas grāmata. Saprot? Man pieņemsim, man patīk stāstīņus rakstīt tur iz dzīves. Bija tur tāds atgadījums, es viņu paņemu uzrakstu. Vienu atgadījumu, otru atgadījumu, trešo atgadījumu paņem un beigās tev grāmata. Pieņemsim, ja? Kā tu to grāmatu uztver? Tu jau vari fantazēt un vēl nezinu ko. Ja mēs runājam par to, ko es vēlos no grāmatas, vai vēl aptvert vēl vairāk tur cilvēkus vai nopelnīt, tad jāsaprot tāda lieta, ka man savu sociālo tīklu ir tik liela, ka es varu atkal atgriežos pie tā, atļauties viņu pats tirgot caur savu platformu. Man nevajag obligāti viņu likt iekšā. Es gribēju jautāt, jo tev jautājumu pats arī saprot jautājumu atbildi, jo lielā tev sanāca 25,000 cilvēku uz turien. Es domāju, ka puse varētu iedomāties. Ieiet gačogrāmata.lv. Nopirkt grāmatas. Kur jāiet ir? Gačogrāmata.lv. Pavisam vienkārši. Okay. Diskus tu vēl izdod? Diskus izdodu. CD. Jā. Tagad es Messes albumu 4. taisu 2025. gadā, cerams, ka uz beigām būs. Un, kāpēc tiek piedod? Arī priekš sevis. Arī gribu. Tu man pasaki, ka tu man tiem Hārliem uzbrauc. Es tev joprojām neesmu vienreiz uzbraucis. Jā? Labi. Jā, ļoti labi. Tātad tu par tiem diskiem. Kas tad viņus īsti? Pērk? Vai viņi ir aktuāli? Daudz nav viņus, kur ielikt. Skaties, man ir 2 diski. Man mašīnā ir 6 diski. Tā kā kur ielikt. Tev ir veca mašīna? Jā, man ir 17 gadīga mašīna. Tev ir jauna mašīna. Man nevar diski ielikt. Nopietni? Nevar vairs ielikt? Nē. Skaties. Bet ko tu disku darīt, kad tu PlayStationā maukt iekšā? Vienīgā vieta, kur ielikt. Ir jau daudz cilvēku, kam ir mašīnas ar diskiem vēl. Bet arī skaties daudz. Benzīntankā tu ieeņš. Benzīntankā vairs nevar nopirkt. Tas ir liels mīnus.
tas bija ļoti liels noiets, kur Bet kāpēc tad pastāst man durakam, kāpēc tā esat diskus? Es saprotu vēl vinilu. Tas tāds, old school super mega. Nē, tas ir tāds arī, kaut kur tas arī tā klasiski, kad disks, viņš nav daudziem, bet viņš tomēr ir kaut kas tāds. Kam var pieskārties. Jā, var pieskārties. Tur nezinu tā grāmatiņa vai kas. Un ja tev ir sava kaut, es gribu domāt, tāda lojāla auditorija, klausītāji, tad viņi nopirks viņu kā tādu rekvizītu, nezinu, tādu kaut kādu paliekošu lietu un tādā veidā izrādot tev, pret tevi to cieņu un mīlestību. Tādā ziņā. Man tā liekas. Vismaz man pirmie 2 diski, man ir 3 mesas albumi, 2 no viņiem ir zelta statusā, kas ir pārdevuši vairāk nekā 5000 kopijas. Tas ir daudz Latvijā? 5000? Tas ir ļoti daudz, protams. Okay. Tā saki, ok. Jā, tā kā tas arī tāpat kā, es nezinu, tikpat labi grāmatu. Grāmatu jau tu arī vari uztaisīt digitāli. Izlaist. Tas ir savādāk. Uzreiz, kurš digitāli pilnīgi cita lieta. Un kas tev ir raiderī? Backstage raiderī, ja? Vai tehniski? Te backstage raiderī, ok. Labi. Kādā sakarā man zināt, kas tev ir tehniskajā raiderī? Labi, skaties, ir 2 raideri. Citiem vēl ir 3. Loģiski, ir vēl Black Raiders lieliem mūziķiem. Kas ir Black Raiders? Tur iekšā ir visādas šitās te draudzenes, jā. Visādi brīnumvielas, jā. Un vēl nezinu kas. Tad brauc liels mūziķis un viņš saka, man arī būs Black Raiders, sagādājiet to un to un to. Kāpēc, lai viņam nepaņemtu, pēc tam policājisti uzreiz? Tie, kas viņu... Organizatoriem viņš pasaka, man vajag... Organizatori uzreiz, džing. Reku Black Raiders. Viss sazīmējiet man to. Reku viņš uztais, bet reku ir rakstīts, reku, teiksim, jā, tur... runāsim par kaut kādu amerikāņu zvaigzni. Jā, pieņemsim. Jā, Snoop Dogs atbrauc, pieņemsim. Jā, Snoop Dogs. Viņš saka, man vajag 7 stantiņas. Man vajag 7 kilograms marihuānu. Jā, un tur kaut kādas 6 stantiņas, viesnīcu. Un organizators saka, fine, būs. Bet paralēli, lai uztaisītu milzīgi tā kā ažiotāžu tam visam, viņu pie reizes sazvan policija. Un koncerts nenotiek, un visi iepēršās. Bet Snoop Dogs ir paņemts pie, tā kā visu rekur viņš ir prasījis. Un kam izdevīgi? Galā. Kam? Valstī iespējams, kurā viņš ir aizbraucis, lai pēc tam tā valsts... Nē, tas ir doma. Kāpēc, lai to Black Raideri nenodotu policijai? Tāpēc, kad organizatori grib nopelnīt uz biļetēm, viņi nenodos savējo. Saka, labi, bet atstumjam malā Black Raideri. Manā Raiderī parastā mirstīgā Raiderī ir dzeramais, ēdamais, konkrēti pirms koncerta konkrētā laika posmā, tad ir visādas lietas, kam ir jābūt. Tur spogulim, toaletei, dušei, slēgtām durvīm, apsargam, konkrētām markas dzeramajiem, ēdamajiem, saldumiem. Var man saki? Kas ir ko tu dzer? Ūdens? Kas tas ir? Ko tu tur Evianam tikai jābūt? Nē, 8,85 dzeru. Tas ir porziņu ūdens? Jā. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Gačo, kas šeit notika? Šī ir perfekta diena, man prātā tikai viņa. Šī ir perfekta diena, man prātā tikai viņa. Šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, perfekta diena, perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, perfekta diena, perfekta diena. Man ir. Daudz jau neatcerās. Es arī pats nē. Bet kas ir tava perfektā diena? Mana perfektā diena ir tad, kad es ļoti novērtēju, atkal aiziesim tās varbūt dziļi, es ļoti novērtēju to, kas man ir dots un par to, ka es esmu vesels. Man nav perfektās dienas, kad es tagad pamostos vai kaut ko es izdarīšu, šī ir es paveicu to un to, šī ir mana perfektā diena. Nē, man perfektā diena ir reāli, kad es esmu šeit, es esmu dzīvs, es kustos savus 41. gadā, es varu lekt, skriet, drāsties, nezinu, nepārprotam, Es novērtēju to katru dienu. To, kas man dot, jo manā dzīvē, diemžēl, man ir bijuši tagad kaut kādi momenti, kur man ļoti tuvu cilvēki ir vai nu aizgājuši, vai ļoti kaut kā traki satraumējušies, un
Un, ja man kāds pasaka, man ir grūti, man ir problēmas, es vienkārši pasaku, aizver savu muti. Ja? Nu, man, es vienkārši, kā lai to pasaka, reāli novērtēju katru mirkli, kuru esam šeit un varam baudīt, dzīvot, runāt, komunicēt ar saviem tuviniekiem, ar draugiem. Man nav viens perfekts dienas. Es vienkārši, man tā varbūt grūti tev tagad tā skaidri izteikties kaut kā to. Es mēģinu katru perfektu dienu kaut kā savu dabūt. Tā, godīgi sakot. Par šo? Jā. Forši. Es atceros šito dienu. Dienu pēc šito laiku, kad viņi to uztaisīja. Ja? Tas bija, protams, ļoti amizanti. Tā, baigi sakot, jā. Tagad, paskatoties uz to, man liekas, malači, kaut ko, tas bija viņa tas, tā bija viņa perfektā diena. Šitā, ja? Cik tas ir kvalitatīvi vai nē, to mēs varam te... Viņa oficiāli skaitās kā sliktākā dziesma repā Latvijā. Tas reps? Kaut kāds, jā, kaut kur tur... Kas? Skaties, nē. Skaties. Ir perfekta diena, man prātā tikai viņa. Izņāmies, kā Ādams mīl, ābolu, bet mīls bija liela. Kopā ar viņu ir perfekta diena, nelemsim prom, ka līdzās ir viņa. Viņa manu pasauli izskaistina dzīvi ar tevi kā pārliecība, ka viss mums ir perfekts tā kā dzīve. Galvenais tam visam ir ticība, kad izlējās pat pašā. Tur te neiet ritmā galīgi. Nē, par to vai jau... Kas ir, pirmkārt, kurš ir tas, kurš var noteikt, vai ir šī sliktākā dziesma vai nē? Man bija vienā, kaut kad man te jautāja. Bet tu šo džeku nepazīstu. Tu šo džeku nepazīsti. Ne. Bet tu viņu aizstāvēji. Jā. Un tu, es viņu suņbūdā, viņš man bija pirmais viesis. Ok, labi. Pirms 13 gadiem. Jā. Ne, 11. Man liekas, ka es aizstāvēju vairāk to zentiņu. Arī šito džeku. Labi, es ok. Maziem reperīšiem ņirgājos. Labi, ok. Būdā izdara tā, kad Bet kurš noteica, ka tā ir sliktākā repa dziesma? Es pieļauju, ka kaut kādos mazpistāņos vai zosēnos varētu būt vēl kāds, kuram ir sliktāk. Es lasīju. Nē, klausies, ir paklausies. Es atceros, kad bija viena intervija, kurā šis te Jaunskungs, viens no tur šitiem te Jaunskungiem, viņam prasīja, kurš ir sliktākais repers Latvijā. Jā. Viņš atbildēja Gačo. Nopietni. Saprot, tad Gimi. Saprot, Tūņās mēs atgriezīsimies pie šā. Labi. Tad kurš? Es esmu sliktākais vai viņš? Šitas ir TV3. Šī ir perfekta diena. Visu laiku sliktākā pašmāja video zvaigzne Notārs ir atgriezies. Šeit. Viņš atgriezās. Tas bija 13. gadā bija mums tas fights. Okay. Un 16. gadā viņš pasludināja, 17. gadā, ka viņš tagad taisīs savu YouTube kanālu vaļā. Okay. Un viņš tagad stāstīs, kā viņam dzīvē iet. Labi, es paskatījos to kanālu pieņemsim. tagad, ar tevi sagatavot, saprotu, par ko runā. Nav tāda kanāla. Vairāk. Nē. Bet viņš tā kā vienkārši domāja, ka mēs viņu baigi riktīgi nokancelējam. Tu viņu tikko nokancelēji, un es pirms tam viņu vēl nokancelēju. Okay. Un tagad pēc visas tās kultūras jaunās tā nedrīkst darīt. Nokancelē kādā ziņā? Kāpēc tev vajag darīt to, kas tev nesanāk? Bet es tā neteicu nevienā momentā. Teici. Tu neteici? Labi. Nē, paga, mēs runājam. Tu iepriekš tu neteici, tā ir taisnība. Es pa viņu neteicu, es teicu pa lietām. Bet man bija toreiz taisnība, ka viņš, reāli, kas tas bija? Es varbūt biju citā svara kategorijā, bet varbūt mēs viņam sabojājām. Varbūt tās tā varēja, es nezinu, kurš to statistiku, taisīja, bet vai tā ir Latvijas vēsturē sliktākā dziesma, skaļi visāk dzeltenajiem. Varbūt tās tajā nedēļā vai tajā gadā viņi varētu būt kaut kāda sliktākā. Laba viņi nav. Kas notikās, respektīvi? Laba viņi nav. Kāds vārds ir? Diplomātisks. Tev jāiet uz vēstniecību strādāt. Laba viņa nav. Bet piekrīt, šedevrs tas nav nekāds. Šī atkal ir tavs slavas stundā. 2024. gadā Artus ar Gačo. Mēs apspriežam tevi. Ko tu ar mums izdarīt vispār, saprot? Mēs nezinu. Tātad Gačo uztaisīja savu koncertu. Gačo uztaisīja savu krēklu. Jā. Gačo uztaisīja krēklu Artus Sē, kur bija rakstīts Cirvis. Jā. Artus savukārt
uztaisīja raidījumu, kur viņš aicināja ciemos Cirvijus. Un Cirviju reāli runāja raidījumu. Ok, tu es pat neesmu. Tas bija viens no smieklīgākajiem raidījumiem. Nezinu, tad mēs tirgojām merču. Jā. Vēl ar... Tu vismaz nopelnīji. Nē. Tad es uzsīju krekls pats tāds paši, kā tev bija tur. Jā, un tad es taigāju šajos kreklos suņu būdā. Paskatās, tāds slaids, vai ne? Es arī domāju, come on. Nu, redzi, uz labu es tev kaut kur... Nu, skaties. Un tad tu man aicināji kauties. Ejam kauties uz ringu. Tad es tev devu atbildi. Tad tas bija fucking pēc tam tā vienkārši paturēs tagad. Ar 11 gadā, nu tā, zoom out, vai ne? Fucking smieklīgi. Nu tā ir, jā. Nu kaut kāda impulsīva... Bet kā tev aizķēra tas, ka es smējos pa viņu suņu būdā? Nu ne jau tikai pa viņu. Nē, patiesībā to izaicināšana bija tā, kad es atceros, ka man tur no Tukuma brāļiem, tur no boks kluba pateica, nu davai, viņi man tā, vajag, es tā, vajag, jā, nu labi, davai, ejam, saucam ārā. Okay. Bet nu tā nebija tā, ka man, nē, protams, kad es kaut kādā ziņā biju dusmīgs un niknis uz tevi, jā, par notiekošo. Bet tipu sabiedrības aizstāvs tu biji tāds. Tāds, nu, tipa, tu teici Zenta, tu biji tāds dziedātāji, ne, bet aktrise no ugunsgrēka. Jā, nu tai tu pārgāji pāri. Tas nebija smuki. Nu, kad mēs kolēģi, come on, mums ko nozīmē pārgāja pāri, viņi taču ne par to. Nu, ko nozīmē pārgāja pāri? Jā. Nu, bet kāds? Situācija kā tāda. Tu viņai izdarīji pār to, viņi satikies. Jā. Tu viņu pameti pēc tam, pēc tās vienas nakts. Viņi bija sadomājušies. 8 no rīta. Tu pateici, es tūlīt būšu atpakaļ, pēc cīgiņām aizgāju, un tad tu pazudi. No ko cilvēkam gados. Un tad tu sāki aizstāvēt visu. Saka, atgriezies. Tu vientuļais sirotāji. Jā, dāks tagad uz cīņu. Jā, tagad tu viņai, tev vajadzēs pa viņu rūpēties. Jā, es tad tev dodu feedback un saku, tad, cik tu tur sver. Tu teici, tev tagad tik arī 1000, respektīvi, cik tu sver. Jā, un tad mēs arī jāmaksā. Un tad arī tu gāji un meklēji to naudu, jo mēs pēc tam ar tevi satikāmies. Pēc tam tu stāstīji, ka tu pīkstam gājis un meklējis naudu, lai tā cīņa tiešām notiktos. Es zinu, ka man es nebija tā, ka es tur gāju tagad pie kaut kādiem potenciāliem investoriem vēl klausoties. Tā nopietni pieķēries. Tur bija tā, ka man kaut kādi cilvēki teica, mēs to pusi iedosim. Jo tur bija tik daudz tūkstoši, cik tu sver, tik 1000 pa 1 kilogramu. Jā, man liekas, ka kaut 69. Jā. Pusīt tev bija. Nē, es vēl varēju nomesties uz 50 vismaz. Aiziet vispār tādā skaliņā. Nometās. Tā kā pirms cīņām lielie. Jā, tur nometās 32 un cīņas dienā ir atpakaļ uz 70. Bet, jā. Notāri. Gunters. Jā, kā sauc viņu? Gunters. Gunters, jā. Okay. Gunters vēl dzied? Saka, ka tev viss ir labi. Es nezinu par Gunteru neko. Pēdējā ziņa par viņu 17. gadā. Jā. Es ceru, ka Gunters varētu atsaukties, vai viss kārtībā. Gunter uzrakst, vai tev viss ir kārtībā. Sisainis Pisainis LV. Jo šitie tev e-pasta aiziet arī tur. Kā viņi sauc? Nē. Gunter, patiešām, mēs esam lielie pieaugušie labie. Mēs esam labie lielie pieauguši. Mēs esam pieauguši. Jā. Vai ne? Jā. Mēs esam pieauguši vīrieši. Tev ir 3 motocikli. Vai ne? Kas tik man nav? Man ir dēls. Jā. Mēs esam pieauguši vīrieši. Nu, redzi, mums ir kopā 80 cik gadi? 5? Jā, 85 gadi. Lūk, labi. Un tad, respektīvi, Ozols. Ozols, jā. Pateici, ka tu esi sliktākais reperis? Es nezinu, iespējams. Es kaut kādā man... Jā. Viņam prasīja, un tad viņš teica, ka to viņi runājiet? Nē. Tik ilgi jau? Nu jā, mums īsti nav nekad... Es to nezināju. Jā. Jums ir fights. Nē, mums nav fights, mēs vienkārši nekomunicējam. Mēs katrs savu... Tā repa kastīte tik maziņa ir. Un jums, teiksim, uzaicina uz, es nezinu, uz zvejnieku svētkiem tur kaut kur. Jā. Viņš uzstājās arī. Tu arī uzstāsies, tad neuzstājies? Tad? Es izvērtēšu, vai man tur uzstāties vai nē. Tu doma saprat, ko es nemēģinu? Jā. Man liekas, ka varbūt ir bijuši kaut kādas uzstāšanās kopā. Bet tas ir tik sen, tas ir kaut 15 gadi. 14 gadi. Jūs 2 reizes gājāt ringā? Jā. Bet tas bija tā kā pa īstam tajā ringā? Protams. Nē, es nostījos tās, tu esi pastījos. Jā, pa īstam, protams.
Tu 2 reizes arī uzvarēji. Jā. Un tad bija tā, ka jūs tā kā apķērāt, viens otru Jā, beigās, ok. tipa, un tad viņš ātri aizgāja projām no ringa, nogāja nost, un tu pateici vēl kaut ko paldies komandai, kas tev te paldies sagatavot, ok. un arī aizgāja prom. Viss. Jā. Jūs vairāk nākt runājuši. Nē, mēs esam tur pēc tam kaut kādos momentos, varbūt tās kaut ko. Un tad viņš pateica, ka un tad viņš pēc tam suņbūdā bija tā, jā, es atceros, tas tev arī vēl uzsit cēmi, jo viņš bija suņbūdā, un arī mēs par tevi vēl ierēcām. Tas bija. Nu, nē, viņš ik pa laikam kaut kādās intervijās. Tagad arī joprojām, Es ne? nezinu, kas ir tagad. Nu, tagad Tagad, reizi pusgadā vai reizi gadā vai kaut kur viņš kaut ko tur. Nopietni. Jā, bet saprot, man Čirt, jau kāpēc nav. tā darīt? Mēs esam lieli, pieauguši jau. Nē, nu. Kāpēc tā jādara? Ja viņam ir tam laiks, ja, veltīt man tā kā, veltīt savu dārgo laiku man, tad lai viņš tā dara, man tā kā viss ir labi. Suņu būdā. Vau! Tā ir taisnība, ka tu, vai tā ir hohma, ka tu aizgāji mācīties uz bakalauru, jo tu ierakstīji kaut kādā sociālajā tīklā. Ja tu teiksi visi tipa savāks attiecīgi daudzumu laikus, tad tu iesi, un tev bija savāks tas laiku daudzums, un tad nācās iet tā. Taisnība vai tā ir hohma? Tā ir daļai taisnība, bet tas nebija pa bakalauru, tas bija pa maģistru. Es pabeidzu bakalauru, un tad es ierakstīju, hei, tas ir izdarīts. Un, ja sabalsosiet, ja salaikosiet tur 10,000 laikus, tad es iestāšos, tur aizgāja 20,000 pāri. Bet es jau zinu, ka es tāpat būtu iestājies. Tas bija tāds vairāk kā hohma, bet es tāpat būtu gājis tālāk, jo man bija tas moments, ka es gāju pēc diploma, pēc bakalaura tajā izlaidumā. Un es nevarēju saprast, kāpēc cilvēks staigā vēl citās tādās apkaklītēs. Ja mums ir viens, mums bija dzeltenas tādas, ja, tad cits staigā tādās sarkanās tumši. Un es tiem saviem kolēģiem, saviem grupas biedriem, es saku, kas tie tādi ir, kāpēc viņiem ir citas. Viņi saka, kad tie nomierinies, tie ir lielāki. Tie ir lielie. Tie ir lielie. Tie Es saku, lielie. paga kā. Un tad man ok? bija tāda nepabeigtības sajūta, ka es pateicu, nē, tā es to neatstāšu. Un gāju tālāk. Jā, es negribēju vienkārši palikt tajā vidū, tajā nepabeigtajā. Tas ir tā kā filmu, tu skaties, un tu līdz pusē nonāc, un tev jābrauc prom, un tu tāds, bet gribētu zināt, kāds ir beigas. Un tas bija viens no tādiem iemesliem, kāpēc es gribēju iet tālāk. Labi. Nu jā. Un tagad tu būsi maģistrs. Tev ir ko darīt, klausies. Man ir jāizstāv vēl, bet visi iet uz to, ka jā. Forši. Nē, tagad tev noliks, tad es tev arī apsveikšu. Bet, tagad, labas lietas dari. Sev, tev ir, es atceros, kādreiz tu ļoti krāji botas, ja? Kādreiz jā. Tagad mazāk. Tev bija cik daudz? Tev bija ļoti daudz botu. 365. Reiz 2. Kopā 700 apā. Nē. Gabā. Jā. Var arī tā rēķināt. Jā. Es pārstāvu, skatos apās, un maksā 100 eiro, 50 eiro uz kāju. Tipa. Tā piegāja, Jā. Okay. Jā, bija tā. Tev bija 375 apā. 365. 360, katrai dienai savs. Jā, tieši tā. Un tad es vienkārši sapratu, es atceros, ka man kaut kas teica, visi telči līdz mūža beigām, tur nenovelkās viņas. Es domāju, ko ir kāda mūža beigas vispār, tik tālu vēl ir. Un tagad man vēl joprojām viņi stāv, nevilktas. Es tur gaidu, ka krustdēli izaugs, un es varēšu viņam atdot. Īpašās kolekcijas es tur pirts? Tur ir, man kādreiz sponsorēja Reeboks. Okay. Tad viņi deva, tad plus to, ko es vēl pats tur pirku, un tad galā tas viss tā kaut kā sakrājās, viņas tur stāv un put. Filipam Kirkoravam, tam dziedātājam, viņam ir savs dzīvoklis Maskavā, viņam drēbes stāv. Es redzēju. Kur tev tās 365 garažā pie močiem? Nē, vienā no istabām. Viena istaba ir izveidota par ģērbtuvi, jā, un tur viņi stāv iekšā. Tu tā kā būtu šī tāda istaba, tādā iekšā jāstāv botas, tur drēbes, apģērbs. Okay. Bet šobrīd viņi stāv pie vecākiem mājā. Viņas pagaidām nav pie manas tās botas, jo es viņas tā kā nevelku vairāk. Viņas vienkārši stāv. Jā, bet bija. Bet pēc tam es sāku viņus dāvināt, bet tad bija tusiņi, kādreiz tas bija tusiņu laiks, un tad pie manis bija daudz draugi, ciemiņi, paziņas kaut kādi, un tad visi bija labā kondīcijā, un tad bieži kāds viņus uzvilka un viņam aizgāja, un es daudziem uzdāvināju. Viņi saka, varam pārģērbties? Es saku, jā, ņemiet, ģērbieties, kā gribat. Jā, un viņi aizgāja viņam visām. Ne visām, bet iespējams, viņi tev vairāk nav draugi. Daudz ir Lietuvā kaut kādā.
aizgājušas. Okay. No Lietuvas ciemiņa atbrauc vēl no ko. Varbūt nav daudz draugu, jā. Ne, es domāju, tie, kas tev aizgāja, vienkārši, Nepasakot? Jā. Tu Ziemassvētkus svīni. Jā. Kā tas notiek? Tas notiek, ka ģimeni katru gadu vienādi. Mēs tiekamies kuplā tādā ģimenes lokā ar mamām, tētiem, momītēm, bērniem un jā, mēs svinam kopā to. Tas tāds tradīcija. Vai kaut ko novēlēt? Mums ir tāds šī laika raidījums. Kaut kādas priecīgas lietas varbūt ir. Es vienmēr novēlu vienu to pašu. Es esmu super neoriģināls. No. Es novēlu visiem veselību. Veselību, jā. Un neaizmirst savus tuvinieks. Vienmēr censties atrast viņiem laiku. Jo, zin kā, tas tā varbūt, tā tas ir. Bet, kā saka, mēs dzīvojam vienreiz, kā tas Bībelē rakstīts. Un tie cilvēki, ar kuriem tu šodien esi kopā, tu viņus šeit pēdējo reizi satiec. Tu viņus nekur citur nesatiksi. Nekad vairāk. Protams, var to, jā, mēs nomirstam, viss, protams. Bet jā, mēs nomirstam, un tu viņus nekad nesatiks vairāk. Šī tā vieta, kur to viņiem esi tagad un te, un vairāk nekur nebūsi. Tāpēc man liekas, ka tas ir jānovērtē un jācenšas pēc iespējas vairāk laika pavadīt ar tiem saviem tuviniekiem, saviem bērniem, vairāk ar viņiem spēlēties, noņemties un veltīt laiku viens otram. Jā, man tā liekas. Tas es nekad vispār nenovēlu nekādas tur mega panākumus, tur to un to. Tas viss ir tāds tik sekundārs. Gati, paldies tev par tavu laiku, jo tas ir dārgākais, kas mums ir. Tu pats esi to teicis. Cienījamie ekrāna skatītāji, vērotāji, paldies jums, ka noskatījāties ar mums kopā šo te sarunu. Priecīgs jums Ziemassvētkus, ļoti labu jauno 2025. gadu. Paldies Suņbūdas komandai par šo visu, ko mēs esam te darījuši un daram. Paldies, Gat, ka tu esi, ka tu esi tāds, kāds tu esi. Un ka viss ir labi. Nē, paldies. Lai tev izdodās tavas mērķus ik pa 2 gadiem uz augšu kalnā. Jā. Es tagad uzlikšu mīļāko dziesmu. Man ir mīļākā dziesma, kas jau saki. Pirms mīļākās dziesmas es novēlu tev un šim te projektam izaugsmi. Disku, zeltas disku. Nē, izaugsmi, tādu pacietību. Jā. Jo bieži jau kaut kur mums tur tās nolaižās tās rokas. Jo, ja tas viss tā turpināsies, kā turpināsies, man liekas, kad būs iespaidīgi, būs panākumi, būs forši. Okay. Jā. un tagad man mīļākā dziesma. Davai, kas tur būs? Nē, pagad. Šī ir mana mīļākā dziesma no tava repertuāra. Okay. Dāmas un kungi, paldies, visu labu, Gata Sirbē. Tā, un es nemāku atvadīties, jo man jāiemācās. Iztērēts laiks, tevi vairs nežēlos. Esi labākais, to kādam dāvājot. Es nogriezu tā, ka piedzedāju. Liela daļa strādāšanas pēc. Kāds strādā ar domu nopelnu pēc. Atdod savu laiku minimālām stundas likmēm. Neatliekdams muguru, kad kāds priekšā diktē 8 stundas dienai, tikmēr jau ir dih. Ceļā aiziet 1-4 internetā, starp citu 3 paikai. 8 kā vienmēr liekam, jautājums man, cik stundu paliek tavam priekam. Tavam tuviniekam un tam, ko gribi sasniegt. Nabagam būt nenozīmē roku pastiept. Atliek tik saprast, cikos nāks kaprats. No pienākumiem atrads būs tad katrs matrats. Viss, kas tev ir laiks, tā ir tavu valūta. Neiztērē to, lai tik pretī nav dabūt. Neapmaldies melos, atrod sevi patiesībā. Pēc pieredz, atdod laika attiecībām. Velti iztērē